runājot par to Lijā, mēs sākām aizpildīt anketas. Tāda tik sarežģīta, un es zinu to, ka ir tāds Edgars Kebe, laikam, viņš arī tiktu kā ļoti par šo te Lijā tiem grantiem, digitalizācijas tiem grantiem runājuši. Daudz nāk, grib taisīt tās e-komercijas lapas, un tur no 10 līdz cik tur tiem 200,000, vai ne, tur ir vairāk tur tie granti. Un viņš tagad, tūņās uztaisīsim mājaslapu, tagad viss būs baigi forši, iedos mums naudiņu, uztaisīsim, nē, tev no sākuma vajag uztaisīt to mājaslapu, un tikai tad tu vari tā kā pretendēt uz to grantu. Un tu nezini, vai tu dabūsi vai tu nedabūsi, jo izrādās tur varbūt tur kaut kas izrādās nav pareizi izdarīts, vai kaut kas tur neatbilst tur kaut kādam standartam. Beigās tu tur esi ieguldījis to naudiņu, tu atpakaļ nedabūni, un tavu tā ieguldītā naudiņu es domāju, kaut kur ieguldīt, varbūt noliktavā, iepirkt kaut kādu jaunu produkciju, pieņemsim. Gan jau, kad ir daudzi laimīgi gadījumi bijuši, vai ne? Teiksim, paskatoties 2-3 gadus atpakaļ, kad finanšu resursi ir, tev ir tādā ierobežotā apjomā, kā vajadzīgi apgrozāmie līdzekļi, un tad ir šīs noliktos programmas, it kā viņas gribās, neviena tāme mums nebija, manuprāt, zem 80. Un tad liekas, kā tu jauns uzņēmums var uzreiz ātri ar to. Lai ja būtu kāda kompānija, kas jau kādu gatavu risinājumu jau iedotu, un viņi tā kā izīrē, tur vai tas ir. Gatavu risinājumu ir. Tur jāpaskatās atkal ierakstīt komentārā, rakstiet Raimondam. Bet man tā liekas, ka viņi tāpatās bija diezgan padārgi.